Uzmanību, strādā ūdenslīdēji. Pabeidzam darbu, ejam uz 5. Skaidrs, ūdenslīdēji strādā. Šādu komandu saņem Ventspils brīvostas kapteinis, velkoņu un kuģi komanda. Kas īsti ir šie drosmīgie vīri, kas ziemā un vasarā, dienā un naktī veic kuģu remonta un inspekcijas darbus tik duļķainā ūdenī, ka redzamība sasniedz vien 20 centimetrus. Mums ir pēc reģistra pieprasījumiem jābūt apmācībai, angļu termini tieši, lai zinām, un kuģu uzbūve. Mums ir daži rasējumi, kur mēs tā pārskatām ik pa laikam, lai patiešām neaizmirstas cilvēkam. Katrs kuģis nav vienāds. Cik tālu jūs strādājat? Cik jūs redzat? 20 centimetri. Apmēram tādā tūmā tas viss notiek, jā? Jā, apmēram. Ļoti paveicās, ja redzamība ir apmēram metrs. Tas jau veicās, teiksim tā. Tad jums iznāk daudz uz taustu un paša piegaismojumu? Jā. Viss pārsvarā tīri notiek uz tausti. Uzņēmums Taifuns & Co. sapulcējis gados jaunus vīrus, un lai arī Ventspils brīvostā kuģu remonti zem ūdens notiek daudz retāk, kā dzīdros un siltos ūdeņos, Ventspils ūdenslīdēji viss kā viens apgalvo, ka šis darbs ir tā pārņēmis, ka nav iespējams no tā atteikties. Un kā tas sākās? Tas īsumā ģimenes bizness. Tur, teiksim, ka iepatikās tā lieta jaunībā un izlēma, ka arī ar to nodarbošos. Protams, tas saslimst un pieredze baigi iegūst, jo neviena reize, kad ienieris nav vienādi. Visu laiku kaut kas cits mainās. Nav tā, ka rutīna iestājās. Visu laiku viens un tas pats. Tēvs jums iemācīja niršanas amatu, vai jūs savam dēlam arī mācīsiet? Es domāju, ka jā. Tas patiešām tas ir interesants darbs, kā jau Pēters teica, katra reize ir savādāk. Nav tas vienmuļais darbs, kad no 8 līdz 5 katru dienu viens. Jā, tā ir forša no darba. Arī tāpat sports pieņemsim. Vienkārši priek pēc ieniet kaut ko paskatīties. Ļoti skaisti. Kas ir skaistākās vietas, ko zem ūdens var redzēt te Latvijā, Baltijā dzīvojot? Baltijā, es domāju, tie ir otrā pasaules kara vraki. Augu valsts mums nav bagāta nekāda. Zivis? Zivis nav nekādas tādas, mums nenāk klāt. Viņas baidās. Vraki ir kur Liepājas pusē vairāk, ja arī te pie Ventspils ir? Ir pie Ventspils, visā piekrastē ir vraki. Vairumā ir pie Liepājas un Pāvilos. Taifuns ir viena cilvēka Sergeja Popova radīts uzņēmums, kur jau 4 gadus palīdz vadīt dēls Artūrs. Не надо просто этих подвигов, там она должна приносить какое-то удовольствие, эта работа. Сначала это романтика. Nevajag nekādus varoņdarbus. Darbam jādod gandarījums. Sākumā, protams, tā ir romantika, pēc tam tā kļūst par naudas pelnīšanu. Skatos, ka pagaidām zēni emigrēt nekur netaisās. Я вижу, что они, во всяком случае, они пока никуда эмигрировать не собираются. Они, в принципе, это, несмотря на такой возраст, да, они готовая, хорошая команда. Viņi, neskatoties uz gadiem, ir gatavi. Laba komanda. Katrs savā nozīmē ir vislabākais. Pēters labi metina un tīra. Arnis ir pedants. Viņš veic visus mērījumus ar milimetra precizitāti. Artūrs strādā ar papīriem. Starp citu, pirmo certifikātu viņš saņēma 13 gadu vecumā. Tas viss notika acu priekšā. Kopā ar pieredzējušākajiem strādāja. Un tagad jau var teikt, ka viņš šo visu te arī pieskata. Varu viņus tagad sūtīt viens. Я буквально вот могу там отправить их одних. Cik jums bija gadu, kad jūs pirmo reizi ļāva jums pamēģināt? 13. 13 gadu vecumā. Un kur jūs nirāt? Tepat jūrā, netālu no vārtiem. Cik jums bija gadi, kad jūs nirāt? 26 kādi, jā, 26. Tā tad apzinīgā vecumā. Tas jau būtu tā kā lektora izpletne. Kāpēc jūs to mēģinājāt darīt? Mēģinājāmies darīt tā, kad īstenībā nebija ko darīt un ko nodarbosies. Tā kā brīvajā laikā, kā profesija? Brīvajā laikā, jā. Un tad mēs aizņēmāmies no pazīstamu ūdenslīdēju ekipējumu. Vecu Krievu, kad šeit stāv. Tāds kāds te bija tur, kur Sergejs rāda? Šeit. Un domājām Ventspils rajonā karjerās pamēģināt. Iepatikās un... Kāpēc iepatikās? Saka jau, ka karjerās tas ūdens maz nav tik caurspīdīgs. Tur ir īstenībā caurspīdīgāks nekā jūrā vai kādā ventā vai citā upē. Jo tas ir mākslīgi veidots un tad ir ūdens tīrāks. Sergejs ir padomju ūdenslīdēju tradīciju zinātājs, tāpēc viņš ir izveidojis savdabīgu ekspozīciju, kas stāsta par šīs riskantās nodarbes vēsturi. Bet Latvijā Sergejs nonāca Lūkā. Как вот вы из севера Вентспилс попали? Kā jūs no ziemeļiem nokļuvāt Ventspilī?
Saslima tēvs, un mums nācās pārcelties. Tā kā ģimenē visi esam jūrnieki, izlēma pārcelties uz Rīgu, kas bija tuvāk Baltkrievijai. Jums tur notika revolūcija, tā no es arī paliku. Pateicos par to liktenim, jo Latvijā no kadeta kļuvu par kapteini. И, в принципе, от кадета, скажем, до капитана в этой стране прошел как спортсмен, так нырял. ДОСААФ заканчивал. И потом, значит, мне предложили... Biju sportists. DOSAAF nokārtoju. Man piedāvāja strādāt uz zvejnieku kuģi. Toreiz tas skaitījās kaitīgs darbs. Jau 50 gados gājām pensijā, tagad tas ir atcelts. Мы раньше на пенсию уходили, сейчас отменили. Да. У вас тоже такая же пенсия, как тем, которые... Vai jums ir tāda pati pensija, kā tiem, kas strādā krastā? Mēs rēķinām, ka mans gads, un man ir 51, pensijā aizies 63 gados. Tad ir jāuzdod jautājums. Parādiet man ūdenslīdēju, kas 63 gados spēs iziet komisiju. Пройдет комиссию. Допустим, когда я учился, значит, было 2 школы всего на весь Советский Союз. Да. Piemēram, tad, kad es mācījos, Padomju Savienībā bija 2 skolas – Novorossijskā un Voroņežā. Es pabeidzu Voroņežas skolu, kur uzņēmu tos, kas izpildīja DOSAAF normas, un bija sportiski. Аквалангистов там. Так, человек что-то понимал, его принимали в профессиональную компанию, но ему не шла вредность. То есть, что я вам говорил об этой... Varēja strādāt, bet tie neskaitījās kaitīgā darba gadi. Pat ja cilvēks atnāca no flotes, fiziski labi sagatavots, vienalga bija jāmācās visu no sākuma. Tādi bija likumi. Varēja mācīties tikai no 23 gadu vecumu. Un tas nozīmē pēc armijas, ka cilvēks ir nobriedis gan fiziski, gan morāli. Там более-менее там сложились физически, правда, да? Так и, ну, в моральном плане тоже как-то там уже взрослый человек. И вас готовят полгода. Сейчас в Латвии, вообще в Прибалтике нет ни одной профессиональной школы. Mācības notika pusgadu. Tagad Baltijā nav nevienas profesionālās skolas. Ko mēs darām? Ir cilvēki, kas daudz gadu strādājuši zem ūdens, gan Rīgā, gan Ventspilī. Tie konsultē. Mēs sūtam arī pie Jāņa Austrumu, kas ir cilvēks leģenda. Viņš dod pamatus, un komanda visu pieslīpē. Человек-легенда, хороший человек. Он готовит, много чего лишнего дает человеку. И потом команда сама его как бы дорабатывает. Tā kā dzimis tālējos ziemeļos, karabāzē netālu no Murmanskas, Sergejs Nišam iemēģinājis agri un augstos ūdeņos. Latvijā Sergejs sāk kā matrozes zvejnieku kolhozā Sarkanā Bāka, līdz kļuva par kapteini, kas vēlāk lietu noderēja. Первого капитана очень хорошо своего помню. Значит, такой был Элмар Апманис. Да. Он даже орденоносец был. Вот. Он меня там натаскивал, я еще матросом. Ļoti labi atceros savu pirmo kapteini, Elmars Apmanis. Viņam bija pat ordeņi. Sijā Bradava dibinātājs Aleksejs Blohins arī bija mans kapteinis. Mēs jau te viens otru labi zinām. Значит, мы с ним новое судно получали в Сосновке. Ну и вот так. Ну мы все же тут друг друга знаем, да. Управление порта, только нам, если надо, какая-то помощь, там какой-то катер, там... Ventspils brīvos pārvalde vienmēr reaģē zibenīgi, ja mums vajag kādu kuteri. Šobrīd savu kuģi uzturēt nav ekonomiski izdevīgi. Mums kādreiz bija 2 kuģi, bet tos mēs veiksmīgi pārdevām, lai gan es pats esmu kapteinis un man komanda nebija vajadzīga. Экономически невыгодно, хотя я сам капитан. То есть мне команда не нужна была. Ну да, ветераны, они, понимаете, как-то они так... Ziniet, veterāni ir ļoti jūtīgi draudzības lietās, un mums nekad nav bijušas problēmas ar Ventspils brīvostas pārvaldi. Управлением порта, там, бревостой pārvalde, никогда. Что вы можете так вот... Kādus darbus jūs varat praktiski veikt zem ūdens? Может, значит, есть такие технологические особенности парохода, как защитный кожух грибного вала. Они часто их вредят, повреждаются во льду там или еще где-то, да, вот меняли тоже. Mēs varam aiztaisīt sūci. Kuģi bieži tiek bojāti ar ledu vai piestādi. Tur mums nepieciešama metināšanas aprīkojums. Varam iztaisnot ķīli, kas saliecies un kuģis kļūs grūti vadāms. Varam kaut ko nogriezt. Varam izgriezt caurulēm caurumus. Es gribu uzsvērt, ka līdz šim vairāk gan kuģis esam tīrījuši. Версия для труб. Это мы занимались. Но я просто хочу подчеркнуть, у нас как бы до сегодняшнего дня основная работа это была судовой бизнес. Да. Но мы умеем и это тоже. Nu, значит, вот jauniem cilvēkiem ir ļoti daudz jāprot. Да, но они постепенно. Jā, viņi pamazām mācās. Viņi только нырять, но и действительно делать те... Viņi prot ne tikai nirt, bet arī vīriešu darbus.
Надо уметь работать под водой, потому что школ нету. Раньше как это делалось, там, 3. класс. Jā, nirt ir viens, bet strādāt zem ūdens cits. Nekādas skolas jau nav. Agrāk bija tā, 3. klase varēja veikt takalāžas apskatu, pienest aiznest zem ūdens. 2. klase jau prata griezt zem ūdens, bet 1. klase grieza un metināja. Vispār vēl ir dažas modifikācijas, piemēram, ūdenslīdais sapieris. Человека, значит, он готовил это все, и, значит, компания получала сертификат на водолаза, значит, что он водолаз-сапер. Да, значит, он где-то... Viņu sūtīja kursos ar sapieru certifikāciju. Tagad tā, protams, vairs nav. Mēs ar to esam nodarbojušies vienu reizi, bet tas būtu jādara specializētām firmām. Diemžēl Latvijā tādas nav. В жизни, да, есть специализированные компании, кто этим занимается, но в Латвии тоже особо таких нет. Я думаю, что из-за экономических трудностей. Вообще по миру этот дайвинг, ну, знаете, всегда бывает пик, а потом падение, да. Es domāju, ka viss diktē ekonomika. Pasaulē daivings ir populārs. Tomēr interese par niršanu ir ļoti mazinājusies. Mums bija klienti. Люди приходили там, Vai обучаете дайвингу? Vai jūs apmācat daivinga kursos? Mēs kādreiz to darījām. Atteicāmies. Ekonomiski tas ir neizdevīgi. Rekords mums bija 9 cilvēki. был. Вот как раз самый этот пик был, да. Как вы знаете, они ныряют? Vai viņi joprojām nirst? Jā, nirst. Es nezinu tādas, kas būtu to pārtraukuši. Varbūt ir izmainījuši intensitāti. Ventspilī ir 2 veterāni, kas regulāri saņēma balvas zem ūdens medībās bez balona. Tagad vīri ir gados ap 60. Без баллонов, да. Ну, ребята уже в возрасте, им по 60 там. Все их знают, там такой Юрий Юрков, да, и Марк Козлов. Значит, они вот такое занимались, они серьезно этим. Мы соревнования проводили. Visus viņus zina Jurijs Jurkovs un Marks Kozlovs. Mēs pat rīkojam sacensības un ostas kapteinis pasniedz balvas. Pludmalē rīkojam sacensības 50 zemūdens medniekiem. Было порядка 50 охотников, там группа поддержки, там полный... На что охотились? Ko jūs medījat? Рекорд был, по-моему, 6 угрей за день застрелили они. Rekords bija 6 zušu dienas laikā, Ventspils pludmales tālākajā galā. С безопасностью было связано это все, там, не повредили там кого-нибудь из купающихся. Pirmā niršanas pieredze iegūta tieši ar šādu kostīmu. Действительно ли вы работали в такой экипировке? Vai tiešām nirāt ar šo kostīmu? Вентилируемое снаряжение советского производства. И многие... Jā, tas ir US 50M padomi ražojums. Daudz ir strādājuši jaunībā šādā kostīmā. Es varbūt netik ilgi, kādus gadus 5. Bāzes svars ar veļu ir 85 kg, bez veļas 80 kg. Šeit jāierēķina vēl avārijas gaisma, 6 akumulātori un lūgturs. Kopā tie ir 100 kg. Katrs zābaks svar 12 kg. Paši redzat, 16 kg viens svars, un otrs uz muguras arī 16 kg. Kad strādājām, tas bija ļoti droši, bet ļoti smagi. Мы работали очень надежное, но... Hermetiski tā, Да, очень надежное оборудование, но очень громоздкое, да. В принципе, движение возможно, как kustības ir iespējamas. Jā, cilvēks pārsvarā staigā pa zemi, izpilda dažādas darbus, var noliekties. Nākamā meistarības pakāpe ir peldēt. Tiek iesūknēts gaiss, kostīms piepūšās, un tu vari uzturēties dažādos dziļumos. Виснуть на определенной глубине. Вам получилось? Да, почему нет? Jūs to darījāt? Jā, to var darīt līdz 60 metriem. 60 метров. Šlift. У нас тут 14 метров. Ventspilī osta ir tikai 14 metru dziļa. Esmu strādājis jūrās 67 metru dziļumā. Darbs ostā neprasa vairs nirt lielā dziļumā, ar ļoti smagu tērpu un smagumu jostu. Ventspils ostas akvatorijā ne vairāk kā 15 metru dziļumā. Bet Padomju Savienības ūdenslīdē vispirms vilka veļu, tad 3 vīri turēja tērpu, lai 4. tiktu iekšā. Tad uzvilka ķiveri un pēdējo aizskrūvēja iluminatoru. Kopš iluminatora aizskrūvēšanas sākās laika skaitīšana. Padomju laikā pensijā ūdenslīdējus aizvedīja 50 gadu vecumā, ar noslodzi ne vairāk kā 10 gados 3000 stundu zem ūdens. Latvijā nedarbojas īpaša ūdenslīdēju inspekcija. Vienīgā kontrola iestāde ir Latvijas jūras administrācijas kuģošanas drošības inspekcija, kas pārbauda komandu un aprīkojumu. Знаете, это, наверное, больший миф об опасности, потому что когда-то велась статистика, о несчастных случаях, да, не любим мы об этом говорить, но придется. Ziniet,
tā bīstamība vairāk ir mīts. Kādreiz bija statistika, nelaimes gadījumu zem ūdens, salīdzinot ar automašīnām, vilcieniem, lidmašīnām, ir ļoti zem. Traumas tāpat nepilns procents, jo liela uzmanība tiek veltīta sagatavojoties. Un saku vēlreiz, nejaušu cilvēku šeit nav. Очень много внимания подготовки. И люди приходили, еще же говорю, случайных людей не было. Но есть все-таки мастерство главное. Vai galvenā ir meistarība vai tehnoloģijas? Я вам скажу, как у нас там была шутка в старые времена, значит, настоящий водолаз может нырять и в 3-литровой банке. Es jums teikšu tā, mums kādreiz bija joks. Īs ūdenslīdēs var nirt arī 3 litru burkā. Tagad, protams, ir daudz vieglāk. Ar šo aprīkojumu tur nesalst. Esam atmiņai saglabājuši veļu. Tāds bija arī svīters. Такой свитер был, да? Вот это все одеваешь, да? Это сухой костюм, значит, это 7 миллиметров, он достаточно прочный, да, и сам неопрен, а он ну, как термос, да. Šis ir sausais kostīms, 7 mm bies, izturīgs. Neoprēns siltums saglabā kā termos. Apakšā var vilkt šo, kas aiztur mituru. И практически, понимаете, как бы... Я смотрю, обувь даже очень легкая, да, вот такая. Es skatos, apava arī tāda viegli. Когда человек работает, он несет физические нагрузки, да, он так не замерзает. Ну, понимаете, ну... Jā, peldēties ir viens, bet, kad cilvēks strādā, tā ir fizisks slodze. Tad nesalst. Protams, mēs naudu aprīkojumam netaupam. Ir tāds likums. Nosali, noguru, nāc ārā. Neviens neteiks, ka tu esi gļēvuls. Neesi izgulējies, strādā 20 minūtes. Nākamreiz pastrādās vairāk. Mums nav vajadzīgs risks. Ir cilvēki, ir laiks. Kāpēc liek riskēt? Достаточно, да. Пускай выйдет, пойдет другой закончит. Sergejs patiešām ekipējumam naudu netaupa, tāpēc mums strādāt ir diezgan viegli. Tā ir šlanga, pa kuru padodas gaiss, kad mēs veicam zemūdens apskati. Iekšēji ir iebūvēts televizors, sildītājs. Protams, kā jūs zināt, mēs strādājam visu caur ziemu, un darba apstākļi ir ļoti svarīgi. Un šis ir buss, ar kuru jūs pārvietojaties. Principā šeit, piebraucot šim dzeltenajam autobusiņam, ir skaidrs atbraukšu ūdenslīdē. Jā, pārsvarā mēs pārvietojamies ar autobusu. Retāk mēs nomājam kādu kuģīti, kad tieši tāds darbs ir sarežģītāks, ka nevar tikt no autobusa klāt, ir arī tādas vietas. Strāvu mēs parasti ņemam no krasta, jebkurā vietā ostā var bez problēmām paņemt. Mums ir arī neliels ģenerators. Tad mēs esam pavisam autonomi, ja nu gadījumā nevaram nekur iegūt strāvu. Ārnis šajā kompānijā ir visjaunākais. Drosmes viņam pietiek. Ārnis sāka kā šoferis. Cik jums bija gadu, kad jūs izmēģinājāt tā kā pielikt to balonu un ienirt? 21, 22, neatceros, bet 22 laikam. Jūs jauns cilvēks, jums pajautāšu, cik jums tagad? 23. Tātad tas pavisam nesen notiek, jā? Kāpēc? Tāpat es gribēju pamēģināt vienkārši, vai ir fiziskā forma vispār, vai tā kā organisms atļauj panirt, un bija piedāvājums un neatteicās. Nu, ko sakat, vai tas ir tiešām tā ļoti aizraujoši, vai tas ir ekstremāli? Jā, ir interesanti, ļoti interesanti. Iesaku visiem pamēģināt. Bet vai katrs to vispār var? Varbūt ir tāds cilvēkam nekad nevajag labāk to mēģināt. Nu jā, ir tā, nav visam organismam neļauj ir. Ir tāda, kas nevar. Kuriem organisms praktiski neatļauj. Parādiet, kas ir jūsu ekipējums? Kuģi sviņos ir. Cik viņi kilogramu smaga? 12, man liekas, es nevaru pateikt tāpēc sajūtu. Tās Jums ir apvīt katru reizi? Jā, tā ir katru reizi. Tev vēl liekas, ka sviņā vēl liekas, varbūt vestē iekšā kabatās, ja vajag papildus svaru. Bet nu tas tā, sacīt ir kā kuram. Jā. Plezants, kas vēl te ir balons stāvums. Tur ir aprīkojums, ka mašīnas, kuģiem tie ir korpusi. Nu, parādiet man tās mašīnas. Tas jau tas interesantākais. Nu, šitas ir tas, ar ko jūs strādājat, jā? Kas būs? Tā, šitā jums ir rokās? Jā, viņi ir zem ūdeni rokās, tu slēdos klāt hidrolisku šļangu, reļām. Un jūs noņemat koroziju, ko vēl? Gliemezīšu, ko jūs noņemat? Gliemezīšu, viss zāles, viss, kas ir. Tas, kas nav paredzēts uz kuģu korpusu, kam jābūt. Kāda ir tā Baltijas jūra vispār, ko ļoti apauga? Nu, tas laikam jā, es nezinu, pēc ko viņi, kādā sakarā viņi apauga, bet nu jā, diezgan īsumā. Visi jāskatās laikam no saules, kura puse, kuģis, kura puse stāv pēc saules, tur ūdens un laikams tā, ka droši vien vispāries. Разглядели его ребята и отправили в школу за счет компании. Значит, мы платили за него. Viņu puiši nolūkoja un aizsūtīja mācīties uz pirms rēķina. Mēs maksājām. Saprotiet, mēs paši izvēlamies, ar ko strādāt kopā. Nejaušu cilvēku nav. Viņi ir viena komanda, saprotās no pusvārda. Es varu teikt, ka varbūt pat esam visjaunākā komanda gados visā Baltijā. Скажу,
мы, наверное, на сегодняшний день в Прибалтике самая молодая команда. Ar Ventspilsniekiem pie stienas meistarību apliecina 8 dažādi certifikāti – angļu, vācu, itāļu, franču klientam atbilstošas atļaujas. Drīzumā tas varētu būt kvalitātes certifikāts arī Japāņu pasūtītājiem. Darbs Latvijā varētu būt vairāk. Tāpēc vīri ne tikai draudzējas ar Rīgas un Klaipēdas ūdenslīdējiem, lai kopīgi realizētu pasūtījumus, bet izbrauc arī uz ārzemēm. Мы как бы приловчились, так, значит, ребята собрали. Mēs esam piešāvušies tam. Zēni nokomplektēja tehnikas minimumu. 2 cilvēki ņem 2 koferus un lido. Klienti jau ir kaprīs. Visi skaita naudu un bagāžas svaru. Pušiem ir jūrnieku pass, un viņi var ņemt līdz 40 kg. Дешевле это, да. Ну все таки вот почему? Un tomēr kāpēc braucāt jūs, ne rīdzinieki? Вот почему? Они, наверное, тоже выезжают, но я думаю, что не очень они как бы часто, да, потому что все-таки Рига столица, там больше работы. Rīdzinieki jau arī brauc. Varbūt ne tik bieži, jo Rīgas ostā ir vairāk darba. Kravu apgrozījuma ziņā Ventspils ir vadošā osta, bet hidrotehniskās būvs un servisi nav tik liels kā Rīgai. Un mums tādas lietas patīk. Вот. Ну, им нам как бы nравятся вот такие дела. Ventspils ūdenslīdē ir pabijuši Karību jūrā, Skandināvijā vai katrā valstī – Lielbritānijā, Francijā, Angolā un Alžīrijā. Приезжают, говорят, вот как интересно, говорят, зарплату платят, а мы поехали отдыхать. Kad atbrauc, stāsta, vai cik interesanti. Aizbraucām, saņēmām algu, bet strādāt ir kā atpūsties, jo ir silts un arī redzamība ir laba. Ūdenī var redzēt 30 metru attālumā. Latvijā jau 1,5 metrs ir laime. Padomju Savienības laikā veica testu, un paši psiholoģiski nosvērtākie izrādījās Klaipēdas, un tad Rīgas ūdenslīdei. Klaipēdā ūdens ir vēl duļķaināks. Ибо у нас, то есть мы уже как бы привыкли так к этому. Nu, kā var salīdzināt darbu tur un darbu te Baltijas jūrā? Kā jau Sergejs teica, īstenībā ir bijušas reizes, ka mēs to uzskatām par atvaļinājumu, ka patiešām ir silts, redzamība ir apmēram 30 metri ūdenī. Tas darbs sagādā milzīgu baudu uzreiz. Un, protams, ātrums un kvalitāte ir daudz labāk. Kā jums liekas, kāpēc ir jāaicina Latvijas ūdenslīdēji? Vai mums ir laba slava, vai lēta cena, vai pieredze? Nu, īstenībā ļoti laba pieredze, tāpēc, ka šādos apstākļos, kā mēs strādājam, ir ļoti grūti. Un līdz ar to cilvēki ir patiešām profesionāli pieraduši pie vis tā, un viņi arī labos apstākļos var veikt visu ar maksimālu kvalitāti. Kā jums liekas, kas šajā darbā ir tas, kas ir tas viss grūtākais? Apģērbties. Tas patiešām citreiz sagādā baigās grūtības pa ziemu, kad jāvelk apakšā tā siltā veļa, tu satuntulējies kā sniegavīrs. Tas grūti. Vai jūs atceraties kādu situāciju, kad jūs saprotat, kad esat krastā un tad saprotat, jā, tas tomēr bija liels risks? Ir gadījies zem lednirt, jā. Tur ir tāds riskants situācijas. Kuģu īpašnieki ir ieinteresēti kuģi salabot un notīrīt zem ūdens. Tā vienkārši ir lētāk. Un tā kā Ventspilī nav konkurentu, uz darbu iznāk braukt gan ziemā, gan vasarā, gan dienā, gan naktī. Var iztaukt arī svētkos. Jā, visi 12 mēneši, visi 24 stundas diennaktī. Arī naktī strādājat? Protams. Kāpēc? Kuģis ienāk naktī, viņš no rīta iet projām, viņam vajag palīdzēt. Un tam arī nav nozīmes. Vienalga jums jāstrādā ar šo te jūsu pašu gaismiņu, nav nozīmes, vai jūs nirstat dienā vai naktī. Nav, īstenībā lielas atšķirības nav. Vai mums tāda ūdens nav tik tīrs tā, lai būtu liela atšķirība. Vai jūs nirstat pie visām piestātnēm? Ir kāds piestātnes ostā, kur jūs apkalpojat kuģi? Nē, pie visām, kur apstājās kuģis, tur mēs arī esam klāt. Un vai tas nav tā īpaši nepatīkami tomēr uzņemt dažādas kravas? Tur ir tankeri un tur ir ķīmiskas kravas. Nē, tur jau viss saskaņots. Tad, kad ūdenslīdē darba notiek, tad ir paziņots ostai. Kuģī viss ir drošs, nekas neko nepiedarbinās un kravas nekraus. Tā kā Latvijā nedarbojas profesionāla skola, kas apmācītu ūdenslīdējus metināšanas, slīpēšanas un daudziem citiem darbiem zem ūdens, tad vecākie biedri savas mākas nodod jaunākajiem. Šeit ir kompensācijas vēsti. Viņi mocās uz gaisa baloniem, tur saspiestas gaisa iekšā. Un tad ir reduktors un vienojās pie šādas maskas klāt. Tas ir tā vieglais ekipējums. Tā maska ir šitā? Šitā ir viegli, jā. Jā. Te ir arī gaismiņas, redzi, jā? Tā ir gaismiņa, jā, protams, tad nevar zem ūdeni tumšs viss ir. Ir Baltijas jūra tumša? Jā, protams. Duļķaini, planktoni, jā, gaismu vajag obligāti vienmēr. Ar vienu ir pie sejas, vienu uz rokas. Divas gaismas pārsvarā jums ir, jā? Jā, tad kas vēl jums ir? Un tad ir profesionālā tehnika.
Šitā jau ir no lieliem baloniem tādiem, kas ir krastā augšā un viņiem gaisa pievads nāk no krasta. Un šitā ir jau cits svars un cits izmērs. Nu, jūs varat paturēt. Tā, lai var salīdzināt. Tur ir viena roku, nevar to. Jā. Daudzreiz drošāks. Šeit ir sakara iekārta, ir kamera uz galvas, un jau tu visu laiku var kontaktēties ar... Kamera kaut kur te tiek skrūvēta, jā? Ir, reku, šeit ir tāda ķiveri, un šitas mainās vietām. Nu, jā. Un šito var pārvietot uz šito. Tā būtu tā jūsu gaisma un jūsu sakari, jā? Gaisma, kamera un sakari ir iekšpusē. Un šitas ir, bet tas ir tikai labi tādos dokos kaut kur, jā, kur kuģi? Atklātā jūrā arī, lielākā dziļumā, kā ziemā arī, kad augsts ir tā mazā maskāga, viņu var aizsalt. Šitā nekad neaizsals. Jautājums, cik grādos vispār ļauj nirt jums? Grādos nav nozīme grādiem, jo ūdens vienmēr ir +2 grādi. Nu tad, principā, ja ir atklātā jūra, tad jūs nirstat visu 12 mēnešu gadā. Jā, protams, un kaut kā ir aizsalus, tad izgriež caurumu un nirst te nav. Nu, tad sakiet, kā jūs to caurumu griežat stāstāt? Jā, zāģīt, izzāģē un... Tā kā aliņģi? Tā kā aliņģi, jā. Protams, ir drošība, ir gaisa pievads ir no zemes augšā un aiziet. Ar ko šķirās ziemas niršana no vasaras? Ziemas niršana no vasaras atšķirās tikai ekipējumu. Šitie jaunākie, šitie labākie, šitiem ar artikāli ir 7 mm. Viņi ir sausie. Mēs velkam silto vēļu apakšā un slēdzēja aizties un iekšā tur ir sauss. Nekas nemirkst. Principā jūs iznākat no ūdens sauss? Jā, galva vienīgais ir labi. Jā, un šeit tālāk mums ir, šeit ir dažādi izmēri. Šeit ir vasaras. Šeit iekļūst ūdens iekšā. Iekļūst ūdens, bet ķermenis viņu uzsilda, viņš nemainās. Pirmo reizi, kad tu ielien, tad ir augsts, un tad pēc tam ķermenis uzsilda ūdeni, tu tā kā termosā. Principā tas viss, mēs izmantojam tās pašas maskas, tos pašas balons, vests, viss to pašu atšķirās tikai apģērbs. No sākuma ir augsts, vai jums ir kaut kāda īpaša vingrojuma, vai jums ir kaut kāda uzsildīšanās pirms tām? Kāds ir? Jā, protams, pirms katras skriešanas sportisti iekustina locekļus, viss, un mēs arī tāpat. Īstenībā, kamēr apģērbjās, viss sakārto, viss ekipējumu, tur labi jau iesildījies. Cik jums tas laikā aizņem? Man, protams, ir viens palīgs, un pusstundu 20 minūtes kaut kur, jā. Palīgs ir cilvēks, uz kuru jāvar paļauties par visiem 110%. Viņam ir jāsaprot, jo, ja man nav sakara iekārta, tad viņam ir jāsaprot, ko es gribu, viņam jājūt pilnīgi. Viens nekad nenirst, vienmēr ir kāds palīgs. Vienmēr ir kāds krastā palīgs, un viņš visu zina, kas jādara. Nevar no malas paaicināt cilvēku, tu man to un to palīdzēs. Tā nesanāks, tāpēc, ka tas nav droši. Jo jūs atceraties tos pirmos darbus, kas mums bija jādara, un cik sarežģīts jūs jau šobrīd varat veikt? Pirmie darbi bija tā, ka jau kolēģis stāstīja, parasti viss sāk ar asistentu, kas strādā krastā. Viņam izstāst, lai viņš saprot, kā viss tas notiek. Un tad jau atļauj ienirt. Ir sākamā zvejas kuģiem apskats, ir zvejas kuģi uztina daudz mums ostā striķis, riepas, visas tādas lietas. No dzenskrūvēm, jā? No dzenskrūvēm, jā. Un tad jau iet lielie tankeri, un tos mēs apskatām. Jo tur ir citi dziļumi, citi izmēri un var apmaldīties. Jo redzamība ir 1,5 metrs šeit. Bet jums, principā, jūs varat iegūt gan traumas, tāpēc, ka jūs neorientējaties tajā telpā, ja tur ir metāls un tur ir liels detaļas, gan arī jābūt šim gaisa padevēja drošai aprīkojumam, drošam vairāk riski jums ir. Vairāk riski, protams, un var nosalt un viss kaut ko var. Bet galvenais jau ir gaisa. Ja jums ir gaisa zem ūdeni, tad jūs varat izvilkt laukā. Tagad jau tehnoloģijas attīstās, vai šobrīd kāds ir tas maksimālais laiks, lai jūs varētu strādāt ar šiem baloniem, ko mēs tikko redzējām? Tas ļoti atkarīgs no dziļumiem. Ar tādu balonu mēs varam strādāt 2 metros, mēs varam pusotru stundu strādāt, 10 metros mēs varam strādāt 20 minūtes 15. Kas notiek tad? Tad apakaļ augšā krastā atpūšaties, tajā dienā vairs nenirstat? Mēs praktizējam 2 balonus dienā, izelpojam, un tad viss pietiek. Fiziski jau ļoti nogurdinoši tas ir. Jums darba diena ir 2 gaisa balonu garumā? Nē, to nebeidzās. Cits ūdens līdējs iet zem ūdeni, un es palieku kā asistents augšā. Vai jums ir bijis kaut kāds tāds stāsts, ko jūs atceraties, kad ir bijis šis risks, kad bijis tas adrenalīns, kad bijis bīstami apstākļi?
Bīstama apstākļi īstenībā ir katru reizi bīstama apstākļi. Un vienmēr ir, kad ienirst, ir jābaidās. Jo, ja tu baidies un uztraucies, tad tu domā līdzi, kas var notikt vienmēr un tā. Un, protams, pārsvarā ir ziemā, kad ir lēdi vižņi. Jo kuģi iztīra, kad pie piestātnes, un tu ienirst strādā, paiet 20 minūtes, un tie vižņi sarnākuši atpakaļ, un tu vairs netiec laukā. Bet ziemā izmanto striķi, un augšā ir signāli paraust, un tad viņi visi nostum nost, un tad iznirst laukā. Principā jums visu laiku komandai. Ļoti svarīgi, kāda ir komanda. Jā, protams, tikai komandā. Ūdenslīdē ir gatava darbam 24 stundas, 12 mēnešus gadā.